23. gada centralizētā eksāmena optimālā līmeņa otrās daļas 31. uzdevums. Kuba šķautnes garums ir 1, attēlā parādīts, kā no 2, 3, 4 un n vienādiem kubiem savienojot tos kalnus veido regulārs četrstūra prizmas. Katrs pievienotais kubs tiek savienots ar prizmas labās puses kalnu. Tas ir katrs nākamais tiek pielīmēts labajā pusē iepriekšējai prizmai un prasīts aprēķināt garumu prizmas diagonālai, ja prizma veido n kubi. Vienkāršākais, ko mēs varam darīt, tas ir atcerēties Pitagora teorēmu. C kvadrātā ir A kvadrātā plus B kvadrātā. Ja C mums bija hipotenūze, tad mēs te iztēlojamies tādu diagonāli no kreisā apakšējā priekšējā stūra uz labo tālāko stūrīti apakšējo un arī 4 kubu gadījumā. Nu, un pirmais, ko mēs varam darīt, nosaka pamata diagonāla. Pēc Pitagora teorēmas. Pamata diagonāla ir. Un tagad skatāmies, kā mēs šo diagonālu aprēķināsim. Viena mala reiz otra, a otra mums jau var būt n kubiņi. Vienas malas kvadrāts, dot šķautnes garums ir 1. Un tad, kad mums ir ļoti daudz kubiņu pa viens pie otru pielīmēti, tad otras malas kvadrāts mums ir n kvadrātā. Tā mēs rēķinātu pamatu diagonālu. Paskatāmies 3D GeoGebrā. Mums ir daudz kubu. Un pamatu diagonāli no kreisās priekšpuses uz labo apakšējo tālāko punktu. Lūk, šādi no augšas izstās pamatu diagonāli. Un tagad ievilksim cauri visiem mūsu n kubiem diagonāli. Ja tagad paskatāmies, mums veidojas trīsstūris, taisnīgs trīsstūris, pie punkta D1 ir taisnas liņas, pamatu mēs zinām, un augstumu mēs zinām vienu vienību, un mums jāaprēķina šī te garā diagonālīte, atkal pēc Pitagora teorēmas. Otrais punkts nosaka prizmas diagonāli. Un visa lielā prizmas diagonāla būs kvadrātsakne no šīs te pamata diagonālas, sakne no 1 kvadrātā plus n kvadrātā viss celts kvadrātā pēc Pitagora teorēmas. Plus, un kas mums atliek? Augstums. Vienu vienību kvadrātā. Rēķinam tālāk. Lielā sakne celta kvadrātā, sakne pazūd, 1 kvadrātā plus n kvadrātā plus, un pēdējais 1 kvadrātā. 1 plus 1 ir 2, un n kvadrātā. Tā mēs iegūstam prizmas diagonālas garumu. Bet var arī savādāk, vai arī. Tas nav obligāti, kā kuram ērtāk un saprotamāk. Ir tāda jauka formuliņa, nepopulāra, bet izvedam no iepriekšējā, ka taisot paralēlu skāļu diagonālas kvadrāts ir vienas malas kvadrāts plus otras malas kvadrāts plus trešās malas kvadrāts. A, B, C, D mums te dimensiju malu garumu jārēķina. Nu, ko skatīsimies, kas mums sanāks. Iedomājamies kubu ar vienu vienīgu kubiņu. Tad tā diagonāla būs 1 kvadrātā plus 1 kvadrātā plus 1 kvadrātā. Pēc taistura paralēlu skāļu diagonālas formulas, kas izriet tiešā veidā no Pitagora teorēmas. Ja mums būs jau šis te gadījums, divi kubi viens pie otra, tad diagonāla būs 1 kvadrātā plus
augstums kvadrātā viena vienība, plus, un pa priekšpusīti mums ir 2 kubi, tad 2 vienības kvadrātā. Trešajā gadījumā mums būs dziļums viena vienība kvadrātā, augstums viena vienība kvadrātā, un garums prizmē būs 3 vienības kvadrātā. 4 turpinām? Vai jau ir pamanīta likumsakarība? 1 kvadrātā plus 1 kvadrātā plus 4 kvadrātā. Šeit ir 4 kubi. Nu, un ja mums būs n kubi salīmēti viens pie otra, tad mums jau pēc loģikas diagonāli būs 1 kvadrātā plus 1 kvadrātā plus n kvadrātā, vai ne, pēc līdzības? Cik kubi? Tik ir trešās dimensija kvadrātā. Jo katra kuba malas garums ir 1, 1, 1, 1, 1 un tā tālāk. Tātad diagonāli mums būs 1 plus 1 plus n kvadrātā. Diagonāli, tas ir diagonāls kvadrāts. 1 plus 1 ir 2 plus n kvadrātā. Lai izteiktu diagonālas garumu, jāvelk abām pusēm sakne. 2 plus n kvadrātā. Mēs esam nonākuši tieši pie tā paša, kas ar iepriekšējo risināšanas metodi. Kā kuram ērtāk, kā kurš atcerās. Neviena no šīm te Pitagora teorēma vai taistot paralēli skārļu diagonāls garuma aprēķināšanas formula lapā šogad nav parādīta, jo tas skaitās tik vienkārši, ka jāzina no galvas. Ar šo uzdevumu mēs esam vēl piepelnījuši klāt 3 punktus valsts eksāmenā. Paldies par uzmanību!